Mīļie draugi, ārā ir pavasaris, ārā jau ir marts, un šodien ir sestdiena. Vairāk kā jebkad agrāk cilvēki pasaulē ilgojās pēc miera, vairāk kā jebkad pasaulē miera nav. Un tomēr, kā jau iepriekšējā sestdienā mēs atzīmējām, varam acu priekšā paturēt to uzrakstu, kurā ir šie te daži vārdi. Vienmēr tā nebūs. Vienmēr nebūs tā, kā bija vakar. Vienmēr nebūs tā, kā ir šodien. Un zinot to, apzinoties, ko redzam, ko klausāmies, ko uzzinām, atkal un atkal Dievs mums ir devis jaunu dienu. Jaunu iespēju satikties. Studija 316.lv, kur esam šobrīd. Un es, Imants Miezes, atkal kopā ar jums. Jā, ieraksti top šobrīd, internets ir šobrīd, un paldies Dievam, ka mēs katrs varam no manis sacītā, no šeit studijā sacītā paņemt, piemērot savai dzīvei, savai sapratnei, ar vienu domu, lai piedalītos dzīvē šodien, tur, kur mēs esam, tanī vietā. Un es tā izdomājos, pasaulē ļoti daudz kristieši, dažādi kristieši. Daļa kristiešu pietiek, ka viņi tic. Tic, ka Dievs ir. Tic, ka bijis Jēzus. Tic, ka Jēzus ir teicis vārdus kādus, devis kādas norādes, kā dzīvot. Bet ir vēl kāda veida kristieši, kuri ne tikai tic, bet arī mēģina dzīvē pielietot to, ko Dievs ir teicis, to, ko Kristus ir teicis. Un kur tā atšķirība rodās? Tā atšķirība rodās tur, ka tie otrie vairāk ir atraduši laiku Dievu priekšā, katrs klusumā uz ceļiem, savā kambarī vai augšistabā, kā mēs sakām, lai Dievu vārdā un lai lūkšanās atrast to, ko vajadzētu pielietot šodien dzīvē. Ne tikai ticēt, ne tikai klausīties, bet pielietot. Lai notiekot kādam procesam, gan mūsos pašos, gan tajā, kas mums apkārt, mēs kā kristieši skaidri saprastu, ka šī brīdī man ir jārunā vai šī brīdī man ir jāklusē. Un kristietībai tikai tad ir izmainoša jēga, ja tā tiek pielietota dzīvē. Bet no kurienes, lai pielieto, ja nezin par to, ja vien šad tad paklausās kaut ko. Tas gan, jā. Interesanta ir šī atšķirība, un es domāju, ka runājot par lūkšanu, priekš manis tā ir sagatavošanās dzīvei. Sagatavošanās šodienas dzīvei, rītdienas dzīvei. Tas ir brīdis, kad saņemot Dieva gaismu, cilvēki, kuri ir lūkšanā, viņi kļūst par gaismu, kur var nest tālāk, kur var izstarot. Un Dieva priekšā, esot lūkšanā, mēs saņemam arī to, ko apzīmē ar vārdu miers. Nevis skrienot, nevis garām ejot, paklausoties tā starp citu telefonā, bet katrs klusuma brīdī Dieva priekšā, katrs savā klusuma brīdī Dieva priekšā. Un paņemam no nākošās nedēļas vienu paredzēto raksturvietu, kur Kristus saka sekojošo. Tas ir no pirmdienas lasījuma. Mieru es jums atstāju, mieru, savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Jūsu sirds, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Lūk, mīļie, šādi vārdi.
Visi runā, miers, miers, bet miera nav. Un mēs lasām Dievvārdā, Bībelē, kur Kristus pirms pameta šo planētu Zemi un aizgāja uz turienu, no kurienes viņš nācis, viņš lūdza par mums. Un mēs lasām Jāņa evaņģēlija 17. nodaļā. Es lūdzu par viņiem, es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Un šādi vārdi es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Es eju pie tevis, svētais tēvs, uzturi tos savā vārdā, ko tu man esi devis, lai viņi ir viens, itin kā mēs. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Un ne par viņiem vien es lūdzu, bet par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs. Lūk, mīļie, lūk, visi runā, miers, miers, bet miera nav. Un tā ir fakta konstatācija. Un tiešām ieejot, skatoties internetā, Facebookā, kaut kur citur, skatoties dzīvē, protams, mēs lasām, ir kādi gudri vērtējumi šodienas situācijām, ir labi atzinumi, ir domas, ir recenzijas. Tomēr šķiet pārsvarā visi piekritīsiet, ir novērojams. Cilvēki neiespringst. Cilvēki turpina izplatīt, pavairot lētus joks, turpina komentāros apriet viens otru, apspēlēt, kļūt tā kā gudrāki viens par otru. Un šķiet izskatās, ka dzīvē neko nevajag mainīt. Katrs rūpējās par sevi, par savu skaistumu, savām drēbēm, apaviem, atpūtām. Te nevajag Dievu, te nevajag neko, laikam, ko mēs kristieši apzīmējam ar vārdu svēts. Un it kā tāda pilna dzīve ar rūpēm par sevi, uzturot možumu un prieku, bet es nebūtu nesaku, ka to nevajag, ka tas ir slikti, jo Dievs jau vēlas, lai esam laimīgi, bet tam visam, tai laimei, tam priekam, tam ir vajadzīgs pamats. Tam ir vajadzīgs pamats, ne papīra prieks, ne lētuma un joku prieks. Kur tas ir atvedis, mēs redzam, cik tālu pasaule ir nonākusi. Mēs nevaram runāt par mieru, kad domājam valstu attiecības vai cilvēku grupu attiecības. Miera nav. Un atkal jāatgādina, ka viss sākas no katra cilvēka. Viss sākas no ikviena cilvēka. Viss pasaulē sākas un turpinās, un tas, ko redzam apkārt, tas vienkārši ir rezultāts. Vai cilvēks ir ar Dievu vai bez Dieva, vai vien tic Dievam, noticējis ir, ka ir bijis Kristus, ir kaut ko dzirdējis par to, sauc sevi par kristiešti. Tad pasaulē viss paliek ar vien sliktāk. Bet Dieva miers ir tāds miers, kurš izmaina cilvēku, izmaina uz labo pusi, seju, balsi, izmaina attieksmi. Un ja nē, tad jau mēs esam atpakaļ tajā tēmā, ko sauc aci pret aci un zobs pret zobu, lai risinātu kaut vai parastus sadzīves jautājumus, starp valstu jautājumus. Katram Dievs ļauj izvēlēties, tomēr, kā mēs saprotam, ļoti atšķirīgi rezultāti. Un šī vakara pārdomas tiešām, lai tuvina mūs katru tai labai izvēlē, kur neveidojās skatoties ziņas vai TV, vai lasot lētus jokus, šārējot tos. Tā veidojas, kad esam dzīvē, kad esam Dievu priekšā, kad esam tādi, kādi esam, lūdzot gudrību, lūdzot saprātu, lūdzot mieru, lūdzot, lai Dieva svētais gars, gudrības un saprāta gars ir ar mums, lai apskaidro, lai māca mūs ikdienā, lai mēs to varam pielietot ikdienā. Un šis miers jau ir tas, ko Kristus lūdza, kur viņš atstāja saviem sekotājiem. Miers, kurš dod spēju būt mierā pat visskarbākajos apstākļos. Tas ir kaut kas dievišķs, tas ir kaut kas no Dieva.
bet tas, mīļie, prasa pievērstību Dievam. Tas prasa laiku. To nevar tā garām skrienot. Un tad tas izmaina mūs. Tad tam ir spēja izmainīt attiecības, spēja izmainīt pat pasauli. Mēs jau zinām, ka tāds īsts miers nav strīdu, nav ļaunumu vai nav karu nēsamība, bet tas ir iekšējs stāvoklis. Un tikai tad, kad tu esi iekšēji mierīgs, tad tu vari izdarīt daudz lietu. Dievs, kurš šo pasauli iecerēja, radīja, viņš joprojām ir tepat. Dievam sāp, ka viņa bērni mīlestības vietā ļauj runāties ieročiem. Kādās vietās pasaulē tas tiešām izpaužās ļoti spilgti, redzamā veidā, citur slēpti. Tomēr agri vai vēlu ļaunums sevi parāda, un tā izpausme ir tāds stāvoklis, kurā viss deg, sākot no iekšpuses un pēc tam arī ārā. Kas saka, deg kā elle, un tikko pagājušā nedēļā piedzīvojām, ka divu valstu vadītāju starpā elle tika uztaisīta dažu minūšu laikā. Ne man domāt un saprast, vai tur bija inscenēts tas viss, vai tas tā vienkārši sanāca, bet jūs redzējāt, elli var uztaisīt dažu minūšu laikā, bet tā vietā varēja būt attiecības, kuras ir veidotas cieņā, atbalstā, sadarbībā. Ja biznes runājam par to, bet tomēr cieņā un atbalstā. Es domāju, visi esam noguruši no tā, ko redzam ekrānos, bet tās ir sekas. Tās ir sekas, ka Dieva dotie un vēlētie attiecību likumi kļuvuši tāli, nevajadzīgi, nolikti malā. Tie tiek nemitīgi ignorēti, dažkārt lietoti savu interešu sasniegšanai. Un kamēr tas it kā ir tālu, it kā mūs tas neskar, kā saka, nekustina mūsu sirdis, bet nāk ar vien tuvāk. Un kamēr rādīt ar pirkstiem uz citiem jau ir viegli. Bet tādēļ, mīļie, ir šie raidījumi. Ka mēs aicinām katru vienu priekš sevis apzināties, ko es tālāk lai daru, kā lai es dzīvoju tālāk. Garām skrienot nekas nemainīsies. Un es aicinu tiešām būt godīgiem, katram priekš sevis Dievu priekšā, lūgt piedošanu par laiku mūsu dzīvē, lūgt piedošanu par laiku tajā dzīvē, kur nav bijis Dieva, kur nav lasīts Dieva vārds, kur tikai es sevi un savas domas un lēmumus, bez Dieva apziņas, bez Dieva atziņas esmu bīdījis. Līdz ar to rezultāts. Bet šie vakari ir arī priekš tam, lai varam lūgt, ka lai Dievs mums atklāja sevi tā, kā mēs to saprotam, kā katrs mēs to saprotam, lai izmaina mūsu sirds, domas, prātu, jūtas, attieksmi. Un šajā gadījumā, izmaināmies mēs, izmainās pasaule ap mums, un tas ir pamats lielās pasaules izmaiņām, ka šobrīd dominē naids un karš. Mums jāzina, ka mūsu izvēle atnesīs rezultātu jau mūsu dzīvē, bet mūsu izvēle atnesīs rezultātu mums katram mūžības skatījumā. Un šis ir brīdis nāk Dievu priekšā apzinoties, kurā punktā katrs mēs šobrīd esam. Lūgt, lai tas Dieva miers, kurš spējas un spēj joprojām pārveido arī mūsu. Nāksim pie gudrības avota. Atvērsim sirdis, izlūksimies mieru, to mieru, kurš pārveido. Viņa rokās liksim visu sevi. Dievs mūs mīl, Dievs mīl tevi. Mēs lūksim. Tēvs, nākam
tavā priekšā. Nākam pie tevis. Šajā skaļajā pasaulē, kur skan šāvieni, kur sprākst bumbas. Kaut kur tālu, bet tomēr ar vien tuvāk. Nākam pie tevis šādās reizēs arī ar bezvārdu nopūtām paklusējot. Lūgt skaidrību par to, kas notiek. Lūgt tevi dot to mieru, kurš pārveido mūs, kurš ļauj mums apzināties, kas esi tu, iepretim tam, kāda esam mēs. Kāda ir bijusi mūsu līdzšinējā attieksme pret tevi, pret taviem padomiem, un līdz ar to, kāds ir mūsu dzīves rezultāts. Lūdzam, Tēvs, tavu piedošanu, ka pārāk nenopietni esam attiekušies pret šīm svarīgajām lietām, ka tavu attieksmes un sadzīves principu neievērošana mūsu un pasauli ap mums ir atvedusi pie šī patreizējā stāvokļa. Piedod par mūsu attieksmi tajā, jo bez mums tukši ir dievnami, jo bez mums tukšas ir lūkšanu grupas, tukšas mājas grupas. Jo tā jau ir mūsu pašu izvēle, un tās ir sekas. Ka garām ejot, esam dzirdējuši tavu vārdu, bet neesam ieklausījušies tajā, neesam to darījuši, neesam to pildījuši. Līdz ar to nezinām, kā, lai to pielietot dzīvē. Piedod, ka neesam darījuši to, ko varējām darīt. Piedod, ka nesot tavu vārdu kā kristieši. Šķiet, mums ir pēdējais laiks kļūt nopietnākiem, izvēloties savas dzīves prioritātes. Un jā, sava laika pavadīšanas prioritātes, pavisam nopietni attiecībā par savu nākotni, par savas ģimenes, par savu draugu nākotni, par vietas, kurā dzīvojam nākotni, par valsti, kurā dzīvojam. Un tomēr zinot, ka tu neesi pamet šo pasauli, Tēvs, mēs varam nākt visi kopā pie tevis, uzticot katrs savas domas, savu nedrošību, savas, jā, pat bailes par to, kas notiek vai varētu notikt. Tēvs, tavās rokās liekam šo pasauli. Vispirms lūdzot to pārveidojošo mieru katrs sev. Tāpat aizlūdzam par tiem, kuriem pat it kā ārēja miera apstākļos iet grūti, kuri ir mūsu draugi, mūsu paziņas, kuri ir slimībās, ciešanās, kuriem sāp. Jā, kur ir nemierā un stresā. Tēvs, ienāc mūsu mīļo cilvēku dzīvēs, jo tas ir vienīgais ceļš, lai iegūtu iekšēju mieru un tiktu galā ar tām pārējām problēmām. Tēvs, kā vienmēr aizlūdzam par mūsu vecvecākiem un vecākiem. Lūdzam un tavās rokās liekam mūsu bērnus, mūsu mazbērnus. Sargi no ļauna, sargi no ļaunām idejām, sargi no tevis nesvētītām ietekmēm un viedokļiem. Tēvs, un kā draudz mēs šodien arī nesam aizlūkšanās Inu, kura joprojām ir slimībā. Tāpat tavās rokās liekam Mārtiņu, Tēvs, kuram ir problēmas ar veselību. Tēvs, esi ar viņu. Lūdzu, atklājies viņam, atklājies viņa dvēselē. Tāpat liekam tavās rokās visus pārējos, kur cīnās ar kādām atkarībām. Tēvs, tu zini katru, kuri tvēras pie tevis. Un par sevi. Arī nākamo nedēļu liekam tavās rokās, kungs. Sargi mūs no ļauna. Lūdzam savu laiku izmantot gudri pēc taviem padomiem. Visus mīļos lūdzam, svētī un sargi tos, kur vārdi ir mūsu sirdīs, kuri mums ir mīļi. Vienalga tuvu vai tālu, tepat Īrijā, Lielbritānijā, vai Latvijā, vai kur citur. Šie vārdi ir ierakstīti mūsu sirdīs, un tos cilvēkus mēs liekam tavās rokās. Mēs lūdzam par mūsu baznīcu, kungs, lai tava gaisma caur draudzes locekļiem atspīd šajā pasaulē. Tavā priekšā, mūsu klusajā lūkšanā, lai nāk. Mēs tevi lūdzam.
Paldies, Dievs, par mieru, kuru tu dod tiem, kuri patiesi nāk pie tevis, kuri atver savas sirds durvis. Ļauj, ka mēs visi kopā tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls Jēzus Kristus ir mācījis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku saprašanu, tas, lai pasargā mūsu sirdis un mūsu domas Kristu Jēzu. Esiet svētīti!